Mani sauc Rolands Kigos. Es trenējuos brīvajā cīņā, Krišāna Kundziņa cīņas sporta skolā. Un tā kā tuvojas vasara, es jums gribētu nodemonstrēt vēderpreses vingrinājumus. Jo kurš gan negrib izcelt vēderpresi? Tātad, vēderpreses secība ir šāda. Ir 8 vingrinājumi. Uztaisam pirmo vingrinājumu 30 reizes. Nav nekādas pauzes. Uztaisam uzreiz otro vingrinājumu 30 reizes. Tad ir pauze pusminūte. Tad trešais vingrinājums 30 reizes. Nav paužu. 4. vingrinājums 30 reizes. Atkal pauze pusminūte. Tad 5. vingrinājums 30 reizes. Atkal nav paužu. 6. vingrinājums 30 reizes. Atkal pauze ir pusminūte. Un tad pēdējie 2. 7. un 8. Abi atkal 30 reizes. Starp tiem nav paužu. Un vēderprese beidzās. Tagad es jums nodemonstrēšu pirmo un otro vingrinājumu. Tad pirmais vingrinājums. Sākuma pozīcija ir šāda. Rokas mazliet zem ceļiem. Sanāk uz augšstulbiem. Un piecēlēm tā, lai roka pāriet pār ceļiem. Un cenšamies galvu turēt vienā pozīcijā. Tātad. Skatāmies vienā punktā. Atrodam vienu punktu, kurā skatīties. Un turam galvu taisni. Tas bija pirmais vingrinājums. Tas jāizpild 30 reizes. Nav paužu. Aiziet otrais vingrinājums. Kājas salietas gaisā šādi, lai te ir apmēram 90 grādi. Rokas šeit. Atkal skatiens uz priekšu un puspiecēlēm 45 grādos. Šādi. Tad ir pauze pusminūte. Aiziet trešais vingrinājums. Kājas šeit. Starta pozīcija. Rokas pie galvas. Aiziet pilnie piecēlieni. Atkal atrodam vienu punktu, kurā skatīties. Tas ir uztaisīts. Nākamais vingrinājums ir šāds. Atkal šī ir starta pozīcija. Rokas turam starp kājām. Šeit. Un atkal puspiecēlieni. Lai katra roka aiziet pie savas potītes šādi šķērsām. Krusteniski. Aiziet. Tas bija 3. un 4. vingrinājums. Atkal pauze ir pusminūte. Un aiziet 5. un 6. vingrinājums. Tātad 5. vingrinājums. Kājas šeit, rokas šeit, ķermeni mazliet pieceļam un ar katras rokas pirkstu galiem ir jāpieskarās pie savas potītes. Šādi. Attiecīgi šeit ir jāuztais 60 reizes, respektīvi. Viena reize ir ar abām rokām. Šī bija viena reize. Un tā 60 kopā. Un 30. Sanāk 60 ar katru roku. 30 ir taisas ar abām. Tātad, 6. vingrinājums ir šāds. Šī ir starta pozīcija. Rokas šeit. Un taisam pārmēģu šādu. Papildus slodzē varam paņemt kādu svara bumbu, ripu klāt, vienalga, lai tur slodze ir lielāka uz sāniem. Un šādi atkal jāuztais 60 reizes. Respektīvi, viena reize ir šāda. Tad sanāk 30. Aiziet pusminūte atkal pauze un pēdējais 7. 8. vingrinājums. Tātad 7. vingrinājums ir šāds. Noguļamies. Un aiziet. Ar katru kāju sanāks 15 reizes šādi. Kreisā kāja augšā, labā līdz, kreisā lejā, labā līdz. Kreisā augšā, labā, kreisā lejā, labā lejā. Tā ir 15 reizes ar kreiso pirmo augšā, un nākamais ir 15 reizes ar labo pirmo augšā. Šādi. Ja jūtam, ka vēderprese ir pietiekami spēcīga, kājas nelaižam zemē.
ja jūtam, ka nevaram kājas noturēt gaisā, tad gan nolaižam pie zemes. Jo principā šis vingrinājums ir paredzēts, lai kājas nolaistu uz zemes. Tas ir atkarīgs no jums. Un nav nekāda pauža, uzreiz 8. vingrinājums. Parastie saliecieni. Šādi. Atkal kājas vai nu lejā, vai gaisā. Es dodu priekšo kājas turēt gaisā. Šādi. Rokas pie galvas un šādi. Viss. Tie bija 8 vingrinājumi. Es ceru, ka jums patiks. Vasara tuvojas. Negaidiet. Nesežiet mājās. Ja arī sežiet mājās, taisiet vēderpresi. Paldies par uzmanību. Jums kopā bija Rolands.